Laikā, kad vienaudži labprātāk dod priekšroku aizvadīt brīvdienas dīki, vērojot televizoru, surfojot internetā vai gluži vienkārši nedarot neko, gulbenietis Māris Dembovskis ir pratis iesaistīt aktīvus jauniešus jaunizveidotajā Gulbenes mazajā kavalērijā. Tās dalībnieki pa sestdienām čakli dodas talkā kādam vientuļam, vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotājam. Ainas kundze dzīvo viena pati savā nelielajā namiņā Gulbenes privātmāju rajonā. Gadu nasta un veselība Irmo māmuļu saliekusi pavisam sīciņu un nevarīgu. Rokas vairs nespēja apkopt ierīkotās puķu dobes, par smagākiem darbiem pat nemaz nerunājot. Tad nu parasti tikuši meklēti kādi izpalīgi, kas par pāris latiem līdzējuši, ko palīdzēt. Taču reiz atnākušas divas meitenes un vaicājušas, vai nevajagot ko padarīt. Man ļoti brīnums ir par tagadējo jaunatnē, ka viņi tik daudz var palīdzēt vecam, slimam cilvēkam. Tiešām tas ir aizkustinoši. Viņi tā varētu savu brīvo laiku citādi izmantot, bet nāk palīgā šeit malku kraut un visādus citus darbus darīt. Man tiešām ir brīnums par tagadējo jaunatni. Jaunieši pie vientuļās māmuļas darbojas jau otro sestdienu, un Ainas kundzei tagad ir ko gaidīt. Šoreiz meitenes ravēja puķes, bet puiši sagatavo nojumi malkai. Ir ar ko parunāties, tā kā es dzīvo viena pati, man tas ir ļoti svarīgi ar kādu parunāties. Tas ir brīnišķīgi taisnība. Jā, tā ir un ir ko gaidīt, kā apsola, ka būs, tad es jau gaidu to brīdi, kad atnāks. Kas tad ir tas dzinulis, kas jauniešiem liek doties pie vientuļiem nepazīstamiem cilvēkiem? Kurš viņiem cits palīdzēs, ne mēs jaunieši, un tas arī dod tādu gandarījumu priekš sevis, ka tu redzi, ka viņš pēc viņam priecīgs, ka tu izdari viņam kaut ko tādu, ko viņš pats nav spējīgs izdarīt. Tas ir tāds kā gandarījums un tev pašām prieks, un tu pats esi lietderīgi izmantojis savu laiku, nevis vienkārši nosēdājis mājā, un pašām prieks. Saprotams, ka veciem cilvēkiem grūti ir ļoti, tas būtu tā kā pienākums pat palīdzēt citiem cilvēkiem. Tas ir tā mans personīgais viedoklis. Pievienojos. Daudz brīvā laikam mājās un ko darīt, palīdzi. Pateicoties līderu projekta finansējumam, mazās kavalērijas rīcībā iegādāti arī darbarīki, jo ne katram vientuļam cilvēkam mājās atrodama kārtīga lāpsta vai zāģis malkas sagatavošanai, bet nosaukumu kavalērija gulbenieši aizguvuši iedvesmojoties no Renāra Kaupera. Mūziķis to laipni atļāvis, solot arī kādreiz ierasties ciemos. Bet tikmēr darbi sokas uz priekšu, un šobrīd Gulbenes mazajā kavalērijā jau 20 dalībnieku, un iespējams vasarā šis skaits varētu pieaugt. Es domāju, ka varēja būt pat vēl vairāk cilvēku. Šoreiz pat liekas, ka maz ir. Kā tev tā ideja nāca prātā? Es visi darīja, pievienojos. Tā. Ko jums vecāki mājās par to saka, ka jūs tā nākat un strādājat? Varbūt saka, būt mājās kaut ko darījuši? Nē, paspēja arī mājās kaut ko izdarīt, tāpēc nekādu pretenziju nav īpašo vecākiem. Kā tev? Ko tev mamma teica saka? Nekā nesaka. Pats dara, ko es gribu. Jā, mājās daudz maz viss apdarīts ir, un tad daudz brīvā laika, kā Jānis teica, un tad paaicināja, palīdzēja, protams, nav jau grūti. Un tu? Tā. Brālis ir, kas izdara. Kā uzsver jaunie kavalēristi, svarīgi ir ne tikai dot, bet arī prast saņemt. Tad gandarījums ir patiess un apusējs.